Tagad pa priekšu brauks. Krauze. Un Lamberts viņam sekos. Sekos. Kā domā, atāsies Krauze? Viss ir iespējams. Skatāmies. Viss ir iespējams. Krauze diezgan izmanto interesantu tehniku, viņš sabremzējās. Jā. Zinot to, vai pretinieka automobils ir jaudīgāks vai mazāk jaudīgs, tad ar šo lietu arī var, teiksim tā, strateģiski spēlēt. Braukt lēnāk vai ātrāk. Īpaši nedrīkst izmantot bremžu pedāli, kā savu stratēģiju savādāk, kur uzrauc diezgan lielu mīnus no tiesnešiem. Speciāli bremzēt aizmugurē braucošo dalībnieku nedrīkst. Tad arī var noteikt, vai tas ir speciāli bremzēts vai kā. Viņi ir uzdevumu augstumos, 5 metru uzdevumu augstumos. Un lielais ovāls, jēzi! Krauze kļūdās šī līgumā. No, tas bija diezgan... Rezultāti. Uzvarējis mums ir... Uzvarējis mums ir... Jānis Lamberts!